šoreiz pastāstīšu kādu jaunu pasaciņu. Tā būs pasaciņa par ezīšiem, ezīšu ģimeni. Bija pienācis rudens, un šajā ģimenē bija iecerēts, ka viņi ievāks ražu, un viņi devās uz dažādām tādām vietām, kur varēja ievākt un ābolus, un bumbierus, un arī citus labumus. Taču notika, ka kādā no tādām ceļojuma reizēm uznāca lietus, un tētis savā nodabā murmināja, ko lai tagad dara, ārā slapjš, bet ābolīšus vēl jāsalasa. Viņš domāja, būs jāsarunā varbūt ar kurmīti. Varbūt kurmītis palīdzēs un atnest ābolīšus, un viņi nebūs slapji. Viņš domāja, un gāja pie kurmīša, un arī sarunāja. Un kurmītis pa savām malām piegādāja ābolīšus, bet, kad viņš piegādāja ābolīšus, tad izrādās, arī tad īsti labi nebija, jo viņi bija netīri. Un tād ezītis teica, ka viņš ies tomēr ārā lietū, nomazgās ābolīšus. Tā viņš arī darīja. Pēc tam, kad laiks uzlabojās, viņš un pārējie no viņa ģimenes devās pēc bumbieriem, un viņi sakrāmēja ļoti lielas paunas sev uz muguras. Vienam viens, citiem pat 2 un pat 3, likās neiespējami, bet tie bija mazi bumbierīši. Taču tik un tā, zinot, cik ezītis ir maziņš, viņš bija nesis ļoti lielas nesamās nastas. Un viņi nesa te vienu, te otro, te vēl un vēl, līdz kamēr viņi bija sakrājuši dažādus labumus rudenī. Un tad, kad tuvojās ziema, viņiem bija labi, jo viņu migā mājiņā bija daudz labumu. Un tad, kad ziema bija klāta, un arī čučēšanas laiks, viņi stāstīja arī saviem bērniem vakara pasciņu. Un tajā reizē, kad tapa stāsts, tad ezītis tētis atgādināja, vai atceraties, kā mēs rudenī gājām ievākt ražu un ābolus un bumbierus, un atceraties, kā man palīdzēja pat kurmītis. Viņš izdarīja labāko. Tiešām. Un es biju ļoti priecīgs, ka viņš man palīdzēja tad, kad lija ļoti stipri lietus. Mums bija daudz dažādu piedzīvojumu, arī bērniņi tam piekrita sacīdami, jā, tēti, mēs atceramies, mēs ar mammu un tevi darījām ļoti daudz labas lietas. Un kamēr tētis tā stāstīja, bērniņi vēl savā starpā sarunājās, mazākajiem jau uznāca miedziņš, un mamma teica, tagad gan lūdzu klusāk, lai miedziņu baudītu arī mazākie, un gan arī mums pārējiem miedziņš uznāks. Bet mēs gribam, lai tētis pabeidz pasaciņu stāstīt, un tētis turpināja. Tad, kad ābolu, bumbieru un citu labumu raža bija ievākta, tad mēs, kādā no reizēm, kad bija jāiet čučēt, sākām dziedāt mūsu dziesmiņas. Un vai atceraties, kas tās bija par dziesmiņām, ko mēs dziedājām? Tās bija dziesmiņas par pavasari, kuru mēs gaidām, par silto vasaru, kad atkal un atkal mēs varēsim doties ļoti daudzās garās un skaistās pastaigās. Jā, mēs gribam šīs pastaigas, bet tētis teica, atceraties, ko mammīte lūdza, ka jāievēro klusums, jo mazākie brālītes un māsiņi jau čuči. Jā, mēs atceramies, bet mēs gribam sagaidīt ātrāk pavasari. Bet ko mums darīt, lai ātrāk sagaidītu? Ir tāda iespēja laicīgāk iet čučēt jau šovakar, un tad mēs būsim
par vienu dienu tuvāk. Vai jūs tā gribētu? Jā, un nē, mēs gribam vēl parunāties, sacīja ezīši bērni. Mēs jau to darām. Un viņi vēl kādu brītiņu runājās, līdz kamēr vēl kāds no bērniņiem iesnaudās. Tad miedziņš uznāca arī mammītei, un kamēr tētis vēl stāstīja vakara stāstu, iesnaudās arī lielākie bērni. Tā nu viņi visi pamazītiņām devās čuču maižā. Arī tētis. Es mīlu jūs, mani mīļie. Labu nakti.